Iko Eduards nemainīgi ir uzticīgs somu mini-traktoram Avant, no kura uzņēmums piedāvās 7 modeļu sērijas, un katrā no tām 3 līdz 4 modeļi. Ar Avant jūs paveiksiet darbus gan fermā, gan apzaļumošanā, gan arī celtniecībā, kurā, starp citu, nākotnē piedāvājums tiks arvien vairāk papildināts. Ja pērn bija jaunums 760i, tātad pats lielākais, tad no pērnā rudens ir uzlabota, atjaunota Avant 200. sērijas traktori. Universālas pašgājēju mašīnas, kā to sauc pie mums Latvijā pareizi. Un 200. sērijā tātad ir 220. modelis un 225. modelis. Abiem beidzot ir rīku uzskari tāda pati kā visiem pārējiem Avantiem, līdz ar to mēs varam daudz plašāk pielietot jau esošos darbrīkus. Abiem ir izveidots un uzlikts, kā jau pārējiem Avantiem ir ilgi. 200. sērija bija palikusi pēdējā, kur bija katrs hidrovats atsevišķi ar roku jābaksta ātrajā savienojumā, tagad ir multisavienojums. Un 225. Avants nu pat ir jau ar 50 litru minūtē hidrauliku uz rīku un uz frontālo iekrāvēju, kas nozīmē, ka mazais benzīna Avantiņš spēja jau darbināt 1,5 metru smalcinātāju pļaumašīnu. Un tas gan jau ir nopietni. Agrā pavasarī iesākām sadarbību ar Lietuvas firmu Gampre ar siltumnīcām. Kāpēc? Alumīnija patiešām ļoti izturīga profila konstrukcija. Ražotājs dod konstrukcijai 5 gadu garantiju. Un es arī redzu šo te konstrukciju labu esam, jo ar savu svaru uzspiežoties korē nevaru viņu sašķobīt un izšķobīt, varu tikai nostumt no vietas. Jaunums, kas vairāk attiecas uz dārzniekiem, augļu dārzu saimniekiem, ir mums iesākta sadarbība ar Spāņu, ar Vipo uzņēmumu, kurš ražo elektriskās rokas šķēres koku kopšanai. Vestīta mugurā, litija akumulators uz muguras. Akumulators tur noteikti 8 stundas un spēj turēt pat vairāk. Tas ir atkarībā no temperatūras pa lielam ārā. Jā, augstā laikā, protams, būs tās 8, siltā laikā tas būs vairāk un ilgāk. Tātad spējam nogriezt līdz 4 cm zaru. Nav jāspiež vairs ar roku, bet ir tikai jānospiež kā šautenē vai pistolē gailis un šķēre izdara darbu pati. Plus šīm šķērēm ir piedāvājumā 3 dažādi pagarinājumi, lai varētu aizsniegties pie augšējiem zariem. Tātad 90 cm, 1,40 m un 2 metri pagarinājumi. Šodien mēs tajā 2-metrīgo pamēģinājām pastrādāt. Tā man bija pirmā reize, varbūt no malas īpaši jau kādam profesionālam dārzniekam man darbība izskatās smieklīga, bet uzdevums ir parādīt, kā tas strādā, kā strādā šķēres, nevis kā strādāt pareizi. Dārznieki jau ir atzinuši šo te produktu, jau ir iemēģinājuši. Esam un būsim ar to arī izstādēs, patreiz Rāmavā. Tā kā, ja kādam vēl ir iespēja, vajadzība un interese, brauciet, apskatīsimies, parādīsim. Pārējā produktu grupa, kā jau mums bija lauksaimniecība, komunāls un meža tehnika, paliek līdzšinējā. Kaut ko produktu klāstā pamainam, jo tirgus mainās, mums jāmainās līdzi. Paši atrodamies joprojām Stacijas ielā 4 Tukumā. Brauciet, rakstiet, zvaniet, esam jūsu rīcībā.